Šajā laikā Ziemassvētku pasākumi notiek katrā kopā, katrā skoliņā. Mēs viesojamies Ziemeļīrijā, kur norisinās Portadānu latviešu bērnu nedēļas nogalas skoliņas Zīļuks pasākums, kurā latviskus Ziemassvētkus uzbur mazie dziedātāji un dejotāji, kā arī Raitis Zapackis, viesmākslinieks no Latvijas. Iedomājieties, mēs esam Ziemeļīrijā pie Zīļuka jau otro reizi ciemojamies, lai visiem priecīgi svētki, atā! Sirsnīgā koncertā vecākus un pasākumu apmeklētājus iepriecināja Zīļuks audzēkņi un lai ir mazie dziedātāji. Savukārt Raitis Zapackis tautieši smīdināja ar izrādes poki un uzstājās ar nelielu koncertu. Mēs esam ļoti priecīgi šeit piedalīties un uzstāties. Mums patīk atbraukt šeit ciemos uz Ziemeļīriju un skatīties izrādes poki, vai ne? Jums patika? Jā. Mēs brauksim vēl? Jā. Mēs paši dziedājam un dziedāsim vēl un turpinām sadarbību un sadarbosimies arī turpmāk. Un piedalīsimies visos pasākumos, tāpēc mums esam ļoti priecīgi. Un, protams, ko mēs sakam visiem, priecīgus Ziemassvētkus jums visiem Latvijā, šeit pat Īrijā un visur pasaulē. Lai jums jauki! Pasākums tika rīkots pašu spēkiem, skoliņas skolotājiem un vecākiem ieguldot lielu darbu. Šis ir brīnišķīgs Ziemassvētku laiks, un man ir prieks, ka mēs varam pulcēties Ziemeļīrija un īrijas bērni varam pulcēties šeit Ziemeļīrijā. Mēs esam Īrijas Latviešu Nacionālās padomes biedri kā skoliņu, un ar viņu milzīgo atbalstu un stingro vārdu un palīdzību mēs esam spējuši radīt šos brīnišķīgos svētkus, kur vienkāršā, gaišā, manuprāt, atmosfērā satikties, papriecāties, un mēs lepojamies un priecājamies par to, ka pie mums varēja spoki no Latvijas atlidot un rādīt bērniem izrādi, un patiesībā šīs svētkos esmu pirmo reizi pa visiem šiem gadiem kā tāds skatītājs, baudītājs. Ja es nedaru nekā, es priecājos un redzu, un patiesībā no malas vērojot visus bērnus, cik viņi ir draudzīgi, cik viņi ir brīnišķīgi. Mūsu latviešu mazie bērni Īrijā un Ziemeļīrijā ir tik brīnišķīgi. Uzvedība viņiem ir ļoti jauka, ko skolotājs var pateikt, vai ne? Un baudīt šo teātrīti, kas nav ikdienā mums pieejams šeit, un dzirdēt labus vārdus gan no bērniem, gan vecākiem. Sākumā jau vecāki bija tie, kuri uztvēra teātrīti, šo spocīgo teātrīti Ziemassvētku laikā pozitīvi, bet arī bērni. Es zinu, kad pie mākslinieka piegāja un teica, kad esot paticis, ja, un mēs jau gan sarunājam, ka mēs runāsim latviski, bet ir vārdi, kur izsprūk, it's magic. Jā, bet mēs saprotam, ka tas ir maģiskais laiks, un ja mums sirsniņā ir šī dzirkstelīte, kad mēs varam pateikt, ka šis ir maģiskais laiks un prieku laiks, es domāju, mēs varam būt laimīgi. Un mēs varam kopā izdarīt vairāk, un ja mums ir atbalstītāji, un ja mums ir draugi, tad mēs varam kāst kalnus un priecāties visu laiku. Bet gribu novēlēt visiem gaišus un priecīgus, saticīgus Ziemassvētkus. Un pēc Ziemassvētkiem, protams, vēl saticīgāk. Jo tad, kad mēs esam šī ikdienas steigā, šī trakajā Ziemassvētku laikā, un varbūt mums nav labi vārdi, ko pateikt, bet atcerēsimies un vienmēr visiem pateiksim priecīgus Ziemassvētkus un darbīgu nākošo jauno gadu! Šo pasākumu mēs sākām jau organizēt mēnesi atpakaļ kopā ar Sanitu. Un mums, protams, Vineta jau neļaus mums mierīgi gulēt, kamēr mēs nebūsim visu kārtīgi izdarījušas. Un šī nedēļa mums bija tā smagākā nedēļa. Jā, dienu un nakti mēs līmējām bantes un organizējām kastēs visas dekorācijas. Un loterija tā bija mums tāda lielākā, man liekas, mūsu sirds darbs, jā, kuram mēs ļoti, ļoti piegājām un ļoti aicinājām visus, lai nāk pie mums piedalīties un lai būtu. Paldies visiem vecākiem, skolotājiem, protams. Kas mums atbalstīja šajā visā. Un mēs visiem vēlam priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu. Priecīgus Ziemassvētkus. Jau otro gadu biedrība Īrijas Latviešu Nacionālā padome
Ziemassvētkos sveic bērnus ar īpašām vajadzībām. Šo misiju ir uzņēmusies ILNP valdes priekšsēdētāja Solveiga Slaidiņa. Es domāju, ka Ziemassvētki ir tas īpašais brīdis, kad mēs vairāk samīļojam un sveicam tās ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Un šis pasākums arī šodien vēl nebeigsies, jo dosimies apciemot ģimenes, kuras bija pieteikušās uz šo pasākumu, lai viņus sveiktu Ziemassvētkos. Sirsnīgā pasākuma noslēgumā katrs bērniņš saņēma dāvaniņu no Ziemassvētku vecīša. Ziemassvētku vecīti iedeva visi dāvanas, un to dāvana bija šokolāde iekšā. Mēs arī dziedājām piparkūkas un gājām pie Ziemassvētku vecīša un dabūjām dāvanas. Priecīgus Ziemassvētkus vēlot, lai Mozola, Niklaus Miezes, Portadauna, Ziemeļīrijā.